Māri, vai jūs piekrītat, ka bērniem nedrīkst melot? Jā, es to vienmēr tam esmu piekrist. Vai varat apsolīt, ka uz jautājumiem atbildēsiet pēc iespējas godīgāk? Liek labo roku uz sirds un kreiso tuvāk debesīm. Jā! Raidījuma gaitā jums ir tiesības neatbildēt uz vienu jautājumu. Cik viņi kopā būs? Daudz! Paldies! Tad uz priekšu! Šodien pie mums ciemos ziņu moderators un šovmenis Māris Grigals. Sveicināt, labdien, puiši! Un labdien, meitenes! Čau! Jā! Esat centrā. Esmu. Apkārt ir bērni. Viņi uzdod jautājumus, jūs, protams, atbildat. Es uzreiz precizēšu, tie nav bērni, tie ir jaunieši. Paldies! Lūdzu. Pirms sākam, lūdzu jūs īsumā 1 minūtē pastāstīt par sevi. Jā. Man sauc Māris Grigals, kā jau iepriekš dzirdējāt, tātad es aktīvi darbojos televīzijā. Jā, nevienam nav noslēpums, ka stāsts laikapstākļus, kāda būs rīt un turpmākajās dienās, vai ne? Tā ir? Jā. Esmu vadījis daudz un dažādas šovus, saistītas gan ar dejām, gan ar dziesmām. Tā ir? Tā ir. Nu, tas ir tas, ko jūs par mani zinat vislabāk, bet šajā raidījumā jūs uzzināsiet daudz vairāk, ja uzdosiet jautājumus ne tikai par laikapstākļiem un par šoviem. Aiziet! Pirmais jautājums. Lūdzu! Kādas jums skolas laikā bija iesaugas un kāpēc tieši tādas? Jā, man pirmajās klasēs bija iesauga vienkārši Grigals un man, protams, sauc klasbiedru par Gribuli. Jā. Pēc tam jau pusauģu vecumā, tādā vecumā kā jūs, man bija 13-14 gadi, tad, protams, mani sāka saukt par Marčiku. Un līdz beidzot arī šodien mani sauc par Marčiku, izņemot manu brāli, jo mans brālis ir vecāks par mani, un viņš vēl šobaldienu mani sauc par Sīko. Tālāk. Ar kuru personu jūs kopā vēlētos pusdienot, dzīvu vai mirušu, jaunu vai vecu, ja jums būtu šāda iespēja? Noteikti ar grupas Aerosmith līderi Stevenu Tayloru. Stevens Taylors. Man patīk tā grupa, man patīk viņa dzīves uztvert. Es ļoti gribētu ar viņu aprunāt. Ko jūs nekad nedarītu? Kad? Nebūtu tik pārdroši, kāds es biju jaunības gados, kad man bija 18 un 19 un 20 gadi, jo tas bija tas laika posms, kad es sadauzīju 3 mašīnas, tā mašīna ieskaitot. Negulēju daudz naktas nedēļā, jo vienkārši gribējās tusēties un bija baigais tāds prieks pilnīgi par visu, un es biju ļoti, ļoti pārdroši, kā rezultātā gulēju pat 3 reizes slimnīcā. Kaimiņienei jautājums. Jā. Cik jūs bērnus gribētu? 2. Kāpēc tieši 2? Tāpēc, ka es atbalstu to modeli, kāds ir maniem vecākiem. Un līdz ar to mēs ģimenē esam 2 brāļi, un arī apkārt man arī rados ir pa 2, un tas ir forši un tā līdzvērtīgi. Un vēl jau vairāk, ja ir puika un meitene, tad ir tāds labs balanss gan mammai, gan tētim. Tā. Vai jūs bērnībā nodarbojaties ar kādu ekstrēmo sportu? Mopēdi un jau moči, tas bija pietiekami ekstrēms, jo tas viss bija padomju laikā. Un, ekstrēmi tas bija, jo pirmais, ko mēs paņēmām un mopēdām noņemām, bija dubultbleķi. Un braucot slapjā laikā, tu pats zini, kas notiek ar no dubultbleķi. Tas bija pietiekami ekstrēmi. Vai jums kādreiz ir slikts garš stāvoklis? Jā, bet to neviens nezina. To zinu tikai es un man tuvākie cilvēki, kas ir kopā ar mani ikdienā. Vai jūs kādreiz esat kāvies uz ielas? Jā, es esmu kāvies, kā rezultātā es esmu gulējis slimnīcā arī. Jā. Tas ir tas posms, kad man bija 18, 19, 20 gadi. Tas bija tas laiks. Un varbūt kāds bija iemesls? Iemesli bija daudz un dažādi. Vajadzēja puikām taču parādīt, ka mēs esam baigēji ērgļi un viss. Un nevienmēr tu biji ērglis, jo bija laiks, kad kāds parādīja, ka viņš ir lielāks ērglis. Tad rezultātā bija tā, kā bija. Atklāja ir kādu noslēpumu, kas nekur nav rakstīts. Es padomāšu, es vēlāk atbildēšu, ja drīkst. Drīkst vēlāk atbildēt! Balss no augšas! Uz šo jautājumu. Vai tu drīksti neatbildēt uz jautājumu? Nē, vēlāk atbildēt, es gribu padomāt. Domājot par citiem. Lai būtu. Jā. Atliekam šī jautājuma atbildi uz vēlāk. Laiku. Jā, ok. Ejam tālāk. Kad jūs taisaties precēties? Drīz.
Es ceru, ka 2013. gads tas ir tieši tas gads, kad uz labās rokas 4. pirksta būs laulību kredens. Ja jūs būtu augus, kāds augus jūs Banāns. būt? Es nezinu, kāpēc man uzreiz, domāt par to augu uzreiz un skaidrs, jo man brālis, nu tā pusauģa vecumā sauc, nu pilnīgs banāns, nu tā kā. Jūs esat jau kad devis kādam kukuli? Kukuli, jā. Kam? Tas bija sen, un tā varbūt nav taisnība, bet man patīk arī ātri braukt, vai ne? Viss skaidrs. Kāds bija jūsu bērnības mīļākais varonis? Tādā vecumā kā jūs, man bija Schwarzeneggers un Stallone un Chucks Norris arī. Nopietni. Kāpēc? Tāpēc, ka Stallone tās bija pirmās Rambo filmas, Schwarzeneggers tāpēc, ka bija pirmās Komando filmas, jūs zinat. Un Chucks Norris arī bija baigais cīnītājs. Nu, un Bruce Lee vēl. Jā. Vai meitenei puisim jāzvana pirmajai? Labs jautājums. Jā! Ja tev tas puisis patīk, ko tu tur čakarēsies? Uzreiz ņem un zvani. Tā ir, nav ko. Jūs varat to noslēpumu atklāt beidzot. Varbūt tas ir tas jautājums, uz kur tu neatbildēsi. Yes! Tu man izglābi balss no augšas. Tieši uz to es neatbildēšu. Laiks rādīs un noliks visu savās vietās un droši, ka jūs uzzināsiet par to. Ko jūs domājat par tuneļiem ausīs? Tas, man liekas, baigi jocīgi, kas būs tiem cilvēkiem, kad viņi vairs negribēs tuneli ausīs. Kas notiek tālāk? Izņem ārā to tuneli un paliek... Vai ne? Tad ir kaut kas... Tas, man liekas, jocīgi. Kas jums patīk un kas jums riebjas sievietēs? Man varbūt nevis riebjas, bet man nepatīk, ka sieviete nav tieši tā, kas viņa ir pati sevī. Bet viņa grib iet un sekot līdz modē, kaut gan viņai tas absolūti varbūt nepiestāv tādas lietas. Un vēl kas liekas jocīgi Rīgas ielās, piemēram, skatoties sievietes staigā augstspēju kurpēs, viņa ir ieliekusies ceļos, un viņai grūti ir iet, un viņai pašai ir grūti, bet tas stils laikam prasa to, kad viņai tomēr jāiet. Nu, tad diezgan komiski izskatās, kad viņa iet šitā. Bet, nu, tā ir jāiet. Nu, tas man liekas arī, varbūt, nu, ne riebjās, bet liekas jocīgi. Jūs parasti dziedat dušā? Es visur dziedu, jā. Es mājās arī gatavoju ēst dziedu. Ko jūs parasti dziedat? Visu to, kas skan rāģiņā vai skan tajā brīdī, varbūt CD aparātā. Jūs varat teikt kaut ko uzdziedāt? Ripoja akmens lejā no kalna, stāstīja, kā nu būs. Kā laika ziņu moderātori, kas viņam, piemēram, stāsta par kādu pilsētu, zina, kur ir tā pilsēta viņam aiz muguras? Tas ir noslēpumiņš, to nevar tā, tur ir jāaizjūt. Atgādināšu, ir obligāti jāatbild uz jautājumu. Jā, tad es tev varu atbildēt uz šo jautājumu. Zin kā, jo parasti pieņemsim vidzemē, tur ir augstāks, un mēs, piemēram, ar plaukstu, un mēs jau jūtam, saprāt. Mēs tad, kad jūras piekrasti paņemam Liepāju Ventspili, tur pūš. Un mēs reiz, kāds brāzmains vējš tur ir, vai ne? Un tā, ka mēs iebraucam Rūjienā, Zosēnos un Alūksnē, tur skaidrs, ka ir baigais augstums. Savukārt Latgalē, Daugavpilī, tur jau līdzīgi, jo tur tie Zosēni, tā Rūjiena, viss tur tomēr tur arī viss tur augsts. Nu tā, nu. Paldies, ka atnācāt, dāmas un kungi! Māris Grigala! Paldies par aplausiem! Paldies!